So thank you very much. I would like to say first that I have been 21 years ago here. Vēlos pieminēt to, ka pirmoreiz šeit viesājos pirms 21 gada. Tiku uzaicināta uz pirmo starptautisko sieviešu konferenci Rīgā un biju ļoti gandarīta, ka varēju piedalīties šajā konferencē. Tā bija ļoti interesanta konference, jāpiebilst. Jo īpaši man interesēja tas, ka varēja novērtēt to, kādas ir sieviešu attieksmes un vērtības atšķirības Latvijas un sieviešu vidū un skandināvu sieviešu vidū. Jāsaka, ka Somija nepiedar pie skandināvu valstīm, taču jebkurā gadījumā vēlos pateikties saviem kolēģiem Petrim un Oskaram, kuri jau pirmajā konferences daļā sniedza ļoti labu kontekstu tieši tam, kas būs manā prezentācijā minēts. Jo es vairāk koncentrēšos uz jauniešiem un viņu pārēju uz pieaugušiem, nobriedušiem cilvēkiem uz to statusu. Vēlos runāt par pāris jēdzieniem. Respektīvi, labklājība. Kas tas ir? Tā ir sajūta, tā ir relatīva sajūta, un ja mums jānolem, ko tas nozīmē sev pašam, tad visticamāk, ka katrs pats sev atbildēs ar kaut ko citu. Tā var būt apmierinātība, laime un tā tālāk. Tādējādi ir ļoti grūti izmērīt šo te labklājības vai labsajūtas līmeni. Taču pētot šo jautājumu, esmu izmantojusi gan kvalitatīvus, gan kvantitatīvus datus, kā arī esmu aptaujājusi pašus jauniešus arī. Otrs jēdziens, par kuru vēlos parunāt, ir paudze. Es runāju par tā saucamo tūkstošgadas maiņas paudzi, to Y paudzi, kas sekoja X paudzē. Tiek apgalvots, ka šī paudze ir savādāka, un arī es uzskatu, ka tā ir savādāka, ja salīdzinām to ar, teiksim, viņu attieksmi pret darba dzīvi, kuru es arī sīkāk apspriedīšu šajā prezentācijā. Šeit jūs varat redzēt fona atsauces, kuras esmu izmantojusi savā darbā. Esmu pētījusi sociālās iekļautības, jauniešu sociālās iekļautības parametrus sabiedrības robežu jautājumos, robežu posmos esmu strādājusi sadarbībā arī ar Igaunijas Tartu universitāti, un šis te pētījums ir ticis veikts 7 dažādu pētniecības projektu ietvaros, kas tieši koncentrēti uz jauniešiem. Mēs salīdzinājām projektu gaitā iegūtos rezultātus un centāmies saprast, ko nozīmē politiku izstrādātājiem, kā arī lēmumu pieņēmējiem, kuriem būtu vislabāk jābūt informētiem par to, kas ir jaunieši un kādi ir viņu dzīves apstākļi dažādos Eiropas valstu kontekstos. Nākamais pētījums, ko vēlos pieminēt, ir manis pašas veikts pētījums, kuru veicu kopā ar saviem doktorantūras, gan arī pēcdoktorantūras līmeņu studentiem par jauniešiem Somijā. Šis raksts ir ticis publicēts Gudrich publikācijā pirms pāris nedēļām. Ja esat ieinteresēti, tad varat iepazīties ar to sīkāk. Nākamgad tiks izdota grāmata par jauniešu pāreju un labklājību. Šis attēls ir no 2009. gada Time žurnāla vāka. Tas ir diezgan skumjš attēls. Un raksts pats par sevi šajā žurnālā arī bija diezgan skumjš, jo tāpēc, ka tas galvenokārt runāja par jauniešiem Spānijā, par jauno paudzi Spānijā. Jautājums tika uzdots par to, vai šī paudze ir kā vilšanās, un vai šī paudze ir vīlusies paudze, un kādas ir šīs paudzes cerības un gaidas.
Tieši runājot konkrēti, kādas ir tās gaidas pēc ekonomiskās recesijas. Situācija ir savādāka nekā 90. gados. 90. gadi jau tika pieminēti. Zviedrijā bija sarežģīti laiki, un es domāju, ka Somijā bija vēl jo sarežģītāki laiki. Taču jāsaka, ka šī recesija, kurai skatāmies acīs, ir globāla. Starptautiskās darba organizācijas sniedz tādus datus, ka šogad iegūti pierādījumi tam, ka 2016. un 2017. gadā jauniešu bezdarba rādītāji būs īpaši augsti. Šeit jūs redzat attēlu no Grieķijas. Jaunieši, kas redzam attēlā, protestē pret valdību. Un, kā mēs zinām, Eiropas dienvidu daļā, lielākajā daļā valstu šāda situācija norisinās. Tāpēc rodas jautājums, kur tad ir Eiropas Savienības un Eiropas harmonija. Mēs dzīvojam Eiropas ziemeļos. Zināmā mērā varam teikt, ka labklājības apstākļos dzīvojam, un mēs nevēlamies piedzīvot šādus protestus. Tieši tāpēc es vēlētos sacīt, ka mēs ļoti augsti novērtējam to modeli, pie kura turamies, un mēs vēlamies turpināt turēties pie tā arī nākotnē. Jāatzīst, ka ir ļoti skumji, ka katrs 5. no ES 27 dalību valstīm atrodas nabadzības un sociālās atstumtības riska robežā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šie cilvēki tiek atstumti arī no demokrātisku lēmumu pieņemšanas, viņi vienkārši nav ieinteresēti tajos, tāpat viņi ir arī izstumti no darba tirgus, no izglītības iegūšanas iespējām un tā tālāk. Patiesībā mēs pat nemaz nezinām, kas šie cilvēki ir. Pastāv vairāk nekā 8 miljoni tā saucamo vajadzību, ne tikai attiecībā uz konkrētām apmācībām vai izglītībām un tā tālāk. Ja mēs domājam par jauniešiem Eiropas Savienībā, tad mēs runājam par aptuveni 100 miljoniem cilvēku, kas ir aptuveni 10% no visa ES dalībvalstu iedzīvotāju skaita. Progress, attīstība ir ļoti būtisks politisks jautājums. Otra lieta ir tāda, ka bieži vien šie cilvēki ir pārkvalificēti, pārāk kvalificēti tam darbam, ko viņi dara, viņi pelna mazāk nekā vajadzētu saņemt, un viņi arī strādā tikai uz pusslodzi. Bet tāpat laikā ir dažādi momenti, kas patīk pašiem jauniešiem. Pirmkārt, jau šeit jārunā par elastīgumu. Paši jaunieši uzskata, ka viņi vēlas ceļot un studēt un pastrādāt arī, respektīvi no viss pa bišķiņām. Tādējādi viņi var būt elastīgāki savā attieksmē pret darba dzīvi. Šeit jūs redzat man pētījumu no Labzemes. Šeit jūs redzat ļoti prasmīgus jauniešus, un viņiem ļoti patīk šādi te neskaidrie darbi. Jo tāpēc, ka viņiem patīk gan slēpot kopā, pastrādāt kādus 3 mēnešus, un tad pēc tam viņi īsti nezināja, kur tālāk dosies. Taču tāpat laikā viņiem tas viss patika. Jāpiemin arī pāris negatīvie punkti. Piemēram, kāds jaunietis saka, ka grūti veidot savu mājokli, jo tāpēc, ka tu nezini, kur tu atradīsies pēc tiem 3 mēnešiem, kad šis darbs būs beidzies. Pastāv gan negatīvie, gan pozitīvie piemēri. Tagad aktuāls jautājums Somijā ir tāds, ka bezdarbs šķiet tiek mantots. Tas nozīmē to, ka 90. gados vecāki bija bez darba, un tagad izskatās, ka viņu bērni ir bez darba. Un tās ir kaut kas jauns, kas norisinās mūsu sabiedrībā. Es nezinu, vai jūsu sabiedrībās ir tāpat jūsu Skandināvijas valstīs, kurās tiek īstenots Skandināvijas labklājības modelis.
Pievērsīšos šim slaidam. Kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu jauniešu labklājību? Viņiem ir nepieciešams institucionāls atbalsts. Tāpat arī neformāla rosināšana un veicināšana, ne tikai formāla rosināšana. Ir nepieciešams uz iespējām balstītas pieejas, lai jauniešus sociāli iekļautu sabiedrībā. Es uzskatu, ka jauniešus atbalstīt ir ļoti svarīgi. Tāpat arī jādomā par cilvēku resursiem. Un, kad mēs runājam par jauniešu labklājību, tad ir jāsasaista kopā gan kognitīvie, gan afektīvie, gan konatīvie, gan sociālie un kulturālie elementi. Par tiem nedrīkst aizmirst. Paldies!